parasti visu stosti sokas bišķi sanāk nekā šis breids. Mums tos sokos ar munu babu daudzus gadus atpakaļ, bet vēl tolok jāsaka ar jos gromatu, kura ir izdota 1905. gadā. Kad es biju maza meitine, man ļoti patika dzīvoties pie babas uztabā, jo tur bija interesantas lītas, pūciņas, konfektētis, protams, arī gromatas. Un viena no tādām krāšņākajām gromatām bija tur, kur ir zīmējumi. Un es, tad, kad vēl napratu lasēt, un to gromatu arī ir grīvušai izlasēt, jo tas ir senajā rakstā, bet bildes saprot jau visi, jauni, veci. Un škirstot uzvedūru ne tikai tur augļu bildēm, dārziņu, senu receptūras, bet arī tādam interesantam aparātam. Kā baba pastostīja, tas bija saldējuma aparāts. Kūka muca, iekšā lats sazīmēts, un starp kūka mucu īlādu bija alumīnija. Tātad trauks ar tādu grīžamu riņķi. Man likās tāds interesants kā karuseļs. Un aizaroda, tur lēja saldējuma masu iekšā alumīnija traukā un grīžot šo masu saldēja, lai pasniegtu kungim. Jo toreiz jau tāda saldējuma mašina nebija, leduskapju arī nebija. Tikai ar ledu varēja sasaldēt. I tādu bērnības, interesantai bija. Gribētu pieminēt to, ka babai bija tāda gromata, jo jai jau jaunības gados, kad jai izpildējās 18 gadi, bija cīši drūsmīga, i devās viena paša no laukuma uz Reigu. Uz Reigu izakortoja, strodot pie ebreju ģimeņas, pie orstim, kā ir mojkoja pulkoja vai palīdz. Un tiem laikiem līdz ar to, ka jai vajadzēja gatavot ēst, bija arī šeit gromata. Ar to gribēju pasciet, kad baba, muna māma bija gūdu saimnīcas senot. Tātad kloja kozu goldus, bāru goldus, kristību goldus. Un šie iedīņa izdoma un mīlestība likos pats par sevi saprotams, jau no bērnības, jo mēs biju jau 10 kozos. Šobrīd jaunatni labi, ka vīros skaidrs tī. Un tad, kad jau poša izaugu liela, apzaprecēja, jau pošai bija bērni, un mēs ar vēru tātad nolēmam dibinot šo ģimenes uzņēmumu Pampulkas. Sokumā bija tikai pampulkas, bet tad, protams, arī kaut kas garšīgāks, jeb saldējums. Un tad tieši tajā brīdī es atcerējos, ka man taču ir tie babas gromata. Es atšķieru, es sapratu, ka es nevaru izlasīt vienu vārdu, jo tur jau nav latviski rakstīt, tur ir senajā rakstā. Burtoja, līdz atmiņa tomēr atausa, ka es saka, visi muskuļi ir kustināmi, arī smadzeņu muskuļi atsajaunoja. Un saburtoju recepti. Un, protams, tad jau bija pieejama ar interneta vide. Pirms tam jau pirms tos receptus ar internetā tikai izmēģinot dažādi saldējumi. Bet visi, kaut kas līdz galam nav tas tāds ēstais, krēmēgais. Un tad, kad izburtoju šito receptu, kur pamatā ir saldais krējums, pīns, ulu dzeltenumi, cukurs un vaniļas poksts. Bet, ja tiek atšķirībā no mūsdienu saldējumu receptiem, ja tiek vorēta. Un droši vien tas ir viens no atslēgas vārdiem, jo, ja es tik savorēts, atzasās un tikai podlīts. Ja konsistents arī sasaustot, ir pilnīgi cita. Tas ir ilgstošāks process. Līdz ar to, laikam, mūsdienu steidzīgajiem ļaudiem nav tik ārts, jo tas ir jogaida, kamēr atsals šobrīd neviens negrib gaidīt. Man arī cīši nepatīk gaidīt, bet toties patīk garšīgi pēst. Tas otrais man jāma virs roku, soku mēģinot. Izadeva, patiesībā ar pirmo reizi izadeva, jo, varat paši pikot, ja gribat, bet tāpat neizlasīsiet neko. Parodi, kur ir te recepti iekšā? Ir izēmējums, tagad man jods. Tu tava baba taisīja to saldējumu, vai tu poši? Nā, mana baba netaisīja to dēļ, ka nebija, to aparāti. Mana baba taisīja kozu tortis, ūlu tortis. Es tad varu pēc tai. Bet tas aparāts, jau mūsdienu kāda mašina ir saldējuma. Jā, šobrīd ar rūku nabaļu. Tāds vaināja. Kaut kas ekskursam tam izdomājis, ka tu sēļēt, labu grīzi. Labu dūma.
Jā, ledus mašīna. Nu, šitas ir, lūk, tās saldēt ēdieni, un šita ir te, nu, aparats, tas pūka ledus mašīna un saldējuma, kas īkšā, kas īzaļīgi, konuseņš. Tur pa vidu līkas īkšā ledus, tas ir, nu, kā es saku, latgalīšu valoda ir reidzīgi ar lietuvīši, un arī tātad šeit baltu, jo ledus lietuviski ir saldējums. Tā kā, nu, tas ir ledus nav domāts kā lats, tas ir domāts kā saldējums. Jā, šokolādes saldējums un vaniļas saldējums, nu, lūk, pat, lūk, tā, nu, grāmata rata, daudz šķirstēt, tad todēļ kreit orā. Un tas tosts, manā gadījumā saldējumas tosts, aizasoka ar šuvu vienkārši plombīra recepti, bet laikam nejūt, mēs sokam pīļīt dažādi sūgas. Tos, kas ir sezonā, ir āvenis, ir zemenis, ir melenis, rābarberu sokam. Ļeids pēc kāda laika, tad, kad vakarā apzagūlu, smadzenes cīši pīkusušas, nokušos darbus, dūmai reidīnas, es domāju, tā vajag čedara sīrus arī pampūkam priekš, vajag saldējumus, nu, savārīt, nokušai dīnai. Tad domāju, tā ir čedara sīrs, ir saldējums, varbūt varētu arī kaut kas interesants saīt. Un tā ir naktī radās ideja, nu reika atcerēju šo ideju, jo visu, ko atceras, tas nozīmē kaut kāda dūma ir, ko nāceras var nācerētīs. Es soku mēģinot čedara sīra saldējumu. Tas ir tāds vēl jau nokušais etaps soldā krēma saldējumam. Tas ir pamat bāzē bija soldā krēma saldējums, bet receptūrai mēģinot, ir skaidrs, ka tur pilnīgi citas bija proporcijas, bet arī ar vorēšanu, ar dzesiešanu. Un todējādi saldējumu sagoja garšīgs, soldējs deserta. Un patika pašim, patika cīmeņiem, kas atgoja uz pampūkam, ģimenei un arī turistim. Un tā ir mēs aizasoka turisma niša. Brauca turisti, joprojām brauc, čedara sīra saldējumu garšot. Tad viss unikālais visā. Jā. Atbrauc turisti un vēl izsaku dažādas idejas, varbūt pamēģinosim nokušot. Šogad bija ideja par kanēļa saldējumu, varbūt jūs varat kanēļa. Par citronu saldējumu jau sen ir izteikta vieliešanos, bet, nu, tai. Tagad mūsu gadījumā pīna ceļš ir aizgojis uz Soldūdoli. Ko no bērnības atcerīs? Taisnu saldējumu sapratu, laikam natējas. Bērnības garša. Bērnības garša. Un bērnības garša, tas putu krējums ūlu tortē. Baba cepa, mēs joprojām arī cepam uz visam svētkiem poši tortis. Un tātad toršu cepšana un ar putu krējumu, tas bija tāds un ar svaigam ūgam. Tīši tie garša, kas ir palikusi bērnībā. Todēļ uz motis dīnu, tad, kad atveras pampūku sezonu, katru gadu motis dīnā, te ir maija 2. svētdiena, mēs cepam tātad mamas torti, babas, ūlu torta, kur mēs ir. Un saldējums. Pašies ir tradīcijas iznesat cauri godam i paaudzēm. Jā, galvenais, nu, ir, lai tolok arī nes. Tā kā man ir 2 puiši, jaunākais ir ar tāda interese par kulināriju un povaru mākslu. Nu, droši vien, ja meitenes tos vairāk pīrītotu ģimenes dzīvē, bet, jā. Nav sacīt? Arī, jā. Tu varbūt tev ir kaut kas, nu, palicis, kā baba, piemēram, kaut kādus pīnu produktus, nu, saucam, čudnākos vārdus, kādus nav nekas palicis protā. Nu, tā kā mana baba par Reigu dzīvojos, mēs ar būtiņu tikai, nu, tā pa gobolu braucējāmies, bet, nu, laikam vairāk tādas babas stosti, nu, Latvijas laiku kungu dzēvis, tīri palikuši vairāk, jo, ja visu dzēvi Reigā dzīvoja, sokumā, kā kolpotoja, pēc tam Ines arī, nu, šo
jo tur jau arī bija visu laiku jozamocas. Ja kādi saimnieki nomaiņēja bordu, lai izaklausītu, kā pasacīt, moderno tajos laikos, jo ja ir tekla bija, bet jū sauca par toņu, jo tekla bija prosaskainu laukim bords. Un tā ir tāda nianse, liekas, kā saimnieks var nomaiņēt, pat bordu. Un visa smalko kultūra, mēs arī tagad ikdīnā ir skaidrs, ka mēs pusdienu laikā vienalga vai te ir mūnas sātas virtu vai kur vienmēr ir dakšu un nazis, tas ir bārņi jau arī no 2 gadiem zinot, ka mums ir tu mocēja baba, tas ir pats par sevi saprūtams, ka golda kultūra, un tas vienkārši ir tā kā zūdus. Jā, jo tūdēļ te ir tāda, tas pat nav vairs kaut kas tāds īpašs, vienkārši te ir ārto, ka tu sok. Jo te ir tāda cīņa pret sevi un pret iedību. Vienmēr baba arī skaitēja poturus pirms iedību reizes. Diemžēl šis jau ir šobrīd izpalicis mūsu ikdienā, bet es ļoti prīcotos, ja tas arī atsauktos. Jo tu tā struktūrē iedīni un ar tiem 2 vordeņiem vai vismaz, ja ne visus poturus kaut pazateikt pirms iedīna maltētis, kā ir dūts, tu jau arī uzņem tu barēgu savotāk, ne jau tikai tai barēgu, bet tādu Dieva dovanu. Baba bija ļoti ticīga, mēs ar babu gojam katru svētdienu uz baznīcu. Un tajā laikā, varbūt ne tik cīši bāģim patika, jo tu sēdi domāji, tā ir, ka tik otru prūtmu sprukt, bet tagad saprūti, cik ir tam bijis liela nozīme, jo tagad